Lokas stadionā. Šodien jau ir otrais posms Lidl 8 futbola čempionātā. Mums ir paveicies, mums spīd saule un ir mega skaists laiks, lai pavadītu šo dienu smieklos futbolā ar vārtu gūmiem. Domāju, tāda mums jāiemācās futbols. Un tad, kad būsim lielas, varbūt uzvarēsim pa puikas. Oho, kas tu gribētu būt, kad tu būsi liela? Kad es būšu liela, es būšu manikiera un dažreiz, un es vienmēr pēc darbā braukšu uz futbolu. Un noteikti mājās, tad, kad nebūs futbols, es trenēšos, jo vienmēr svarīgi ir būt apmācītam. Kad mēs uzvaram, svinam to. Ja kādreiz kaut kas nesanāk, ko tad? Tad jāturpina, un ja vienmēr padodies, tu zini, ka tu vari izturēt un to izdarīt. Zelta vārdi. Galvenais, kad meitene atnāk pirmo reizi uz futbolu, iemācīt mīlēt futbolu, jā, un pēc tam tikai mēs mācām to tehnisko daļu, strateģisku daļu, jā, un viņi, protams, viņiem ļoti patīk meitene, un tas ir svarīgākais draugus. Es futbolā iemācos to stratēģiju, kā piemēram pieņemt bumbu un iedot piespēli. Kā māsai sanāk spēlēt futbols? Ja godīgi, ļoti labi. Labi sāk spēlēt. Labāk par citiem nepateiktu, bet viss vienās līmenis. Ok, varbūt tu pats arī spēlē futbolu? Jā. Cik tu gadus tu spēlē, un varbūt tu iedrošināji māsu spēlēt arī? Jā, es iedrošināju spēlēt māsu futbolu, un es spēlēju apmēram 10 gadus futbolu. Kāpēc tev patīk futbols? Spēlēju un šeit vārtos. Vārtus īsti tev patīk, jā? Jā. Kā tev liekas, kas ir grūtākais futbolā? Iešust golu. Mēs gribam atrast miedarbību starp mazajām čiepām, kurām šī ir viena no pirmajām pieredzēm vispār būt futbolā. Un miedarbība ar sieviešu nacionālās izlases spēlētājām. Un šo miedarbību mēs arī redzēsim, mums būs neliels konkursiņš. Šodien mums bija konkurss piespēļu precizitāte. 4 laukumi. Komandas, kuras spēlē savā laukumā, izspēlēja, katrai meitenei tika dota iespēja trāpīt tukšos vārtiņos, bet no diezgan lielas distances būsim atklāti. Lai noskaidrotu vienu uzvarētāju no katra laukuma. Man kā izdevās, es kā taisnība ar futbolu situ pa vārtiem. Es ar purgu, es ar šito kā situ. Jo es šito ar šajieni un man ir ļoti laba precizitāte. Tad mēs dodamies uz lielo finālu. 4 uzvarētāji spēlē pusfinālu un finālu, un pēc tam sākās grandu cīņas, jeb Diana Suvitra pret Anastasiju Poļhoviču ar dažādiem izaicinājumiem, arī dažādiem skatītāju challengeiem, un noslēdzās mums pasākums ar to, ka mums ir draudzīgs, neizšķirts un rezultāts nav nozīmīgs, galvenais ir baudīt procesu. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mūsu izlases meitenes pievienojas tādas attīstības pasākumus tieši sieviešu futbolā, jo tas dod kaut kādu papildus motivāciju tieši mazākam spēlētājiem. Viņi var redzēt, kur var augt un tiekties, parunāt ar izlases spēlētājiem, viņi var dalīties ar savu pierodzi, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Šitā cepure bija Daugavas stadionā ar šito pašu čiepu, kas nesā cepuri. Kuru spēlētāja autogrāfs tev ir uz cepures? Visu spēlētāju autogrāfi. Bet tieši sieviešu futbolā, jā? Jā. Kur tev ir mīļākā spēlētāja? Signija. Izstāsti to arī, kādi gribētu būt Latvijas izlases spēlētāji? Jā. Kā tev liekas, kas ir jāizdara, lai būtu Latvijas izlases spēlētāji? Citīgi jātrenējas un labi jāmāk spēlēt futbolu.